17. gadsimtā hercoga Jēkaba laikā Jelgavā darbojās 26 amatu pratēju organizācijas. Tolaik par latviešu amatiem uzskatīja drēbnieku, miestnieku, audēju un potnieku amatus. Mūsdienās arotskola audzēkņu prasmes ir krietni plašāks. 10. profesionālo skolu amatnieku svētkos 52 skolas 11 teltīs izveidojušas īstu amatnieku pilsētiņu. Topošie meistari rāda visdažādākos meistarstiķus. Tiek būvētas mājas, labotas mašīnas, veidotas frizūras un radīti dažādi kulinārijas brīnumi. Rēzeknieši klātsošiem atklāja, kādām jābūt mūsdienīgām brokastīm. Mūsdienīgu brokastu sastāvā ir krekeri un masa, kura sastāv no dēsas, atceptiem sīpoliem, burkāniem, majonēzes, sviesta. Viss sablenderēts kopā. Ar savām kulinārijas prasmēm lepojas arī Rīgas pārtikas ražotāju vidusskola. Pirmkārt jau tas, ka tas ir visa mācību gada darba rezultāts. Mēs redzam gan, ko mēs esam paveikuši savās mācību klasēs, laboratorijās, praktiskajās nodarbībās, prakses vietās, jo strādā šeit mūsu radošās darbnīcas un bērni parāda visu to, ko viņi ir mācību gadu laikā iemācījušies. Bet vai arotskolnieki spēja konkurēt ar koledžu un augstskolu beidzējiem? Jā, noteikti. Es vismaz varu teikt par savas skolas audzēkņiem, ka runājot ar Jelgavas universitāti, pārtikas tehnologi, piemēram, saka, ka mūsu skolas audzēkņi pat labāk tiek galā ar savu izvēlēto specialitāti augstskolā nekā vidusskolas skolnieks, jo viņam jau ir pamati iedoti. Viņš jau zina, kas tas ir par amatu, kas tas ir par darbu, ko viņš mācīsies, un pirmās iemaņas viņam visas jau ir. Starp profesionālo skolu audzēkņiem daudz arī dažādu topošo celtniecības nozaru speciālistu. Improvizētajā pilsētiņā tiek būvētas mājas un rādītas dažādas citas šo arodu prasmes. Kāds ir tas jūsu meistarstiķis? Kas te top? Šitien taps rāmītis. Ar MDF varēs ielikt bildi, ielikt fotorāmītis, tā kā sanāk. Taisam tādā gaidā. Ko tad visbiežāk ir sanācis taisīt? Vairāk šāda veida karkas mājas tādas, kas tur stāv. Es tāpēc profesijas esmu namdaris. Taisu visādas guļbūves, taisu visādas karkas sēkas, durvis, logas, kāpnes, tādā veidā tā. Jaunie meistari nevien rāda, ko paši prot, bet ļauj roku iemēģināt arī citiem. Jā, man sapņu māja tā būs. Pirmoreiz mūžā to daru, iedot skrūvīt. Jau ir virsū. Kur? Šeit. Te? Interesanti netrūk arī pie Jelgavas amatniecības vidusskolas automehāniķu stenda. Mēs esam atveduši speciāli sagatavotu uzskatas līdzekli motoru šķērsgriezumā, kurā praktiski visas galvenās sistēmas, mezgli un sastāvdaļas ir redzami un darbībā aplūkojami taisni vizuāli. Tā ir tāda laba kopīga sanākšana, varbūt sevis izrādīšana un jaunu klientu piesaistīšana. Tā kā es principā atbalstu šādas pasākumus un paldies pasākumu organizatoriem. Svētkos profesionālo skolu audzēkņi demonstrēja nevien savas arodu prasmes, bet arī muzikālos talantus. Divdienu ilgie amatnieku svētki noslēdzās ar krāšņu gājienu, kas izvijās cauri Jelgavas centra ielām.